mēs turpinām ceļojumu pa izstādes auto 2026 pirmizrādēm, un šoreiz mūsu automobīlis, kā redzams pēc formas, ir nedaudz mazāks par iepriekš redzamajiem, toties pārsaks ir tik krāsains, ka droši vien mūs gaida kaut kas ārkārtīgi interesants. Paskatoties uz augšu, mēs redzam, ka tur ir rakstīts Clio, tātad runa arī būs par jauno Renault Clio, un tikai jāpiemina tāds fakts, ka kopš 1990. gada šī jau ir 6. Renault Clio paudze, tie 35 gadi. Tas nav maz automašīnas mūžā. 35 years, Mindaugas izvidās. It's a long way, sveiki! Un arī tāpat kā tie 17 miljonu automašīnu, kas tajos 35 gados ir izlaisti un pārdot 120 pasaules valstīs. Ja tās mašīnas saliktu rindiņā vienu aiz otras, tad tās 1,7 reizes apjūs uz zemeslodi. Tā kā mēģināt kaut kā to mērogu iztēloties. Bet, es domāju, ka parasti viena bilde runā labāk par 1000 vārdiem, tāpēc bez liekas kavēšanās, dāmas un kungi, ladies and gentlemen, jaunais Renault Clio. Šī vietā prasītos nelielā aplausa, ka broks nav aizņemts, jo automobīls ir ļoti skaists. It's a really beautiful car. Man ir stāsts, I have a story. Es bišķi pārslēgšos uz angļu valodu, jo Mindaugas man piebildīs savu. Switch a little bit to English because Mindaugas has a beautiful story about the designers of Renault. Because normally they had to make a car which is actually ready to sell and a bit conservative, but that was not the case, right? Well, this time actually, yes, you are right. And the designers of Renault were allowed to release their imagination. But before they did that, they questioned the previous Clio owners, asking them what they would like to see with the new generation of the Clio. And actually everybody emphasized that they would like to see the more sporty, more aggressive and more agile looking car. So the designers sat down at the drawing board and they came up with this. And believe me, ladies and gentlemen, this is something completely new that you would not see on any other Renault car standing here on the stand, which is completely different, but actually something really fresh in the all lineup of Renault cars. Jauna identitāte, jaunais Clio logotips ar Renault logotipu apvienojumā. Parādījusies arī zīmīti, kas simbolizē modeli un motoru. Šajā gadījumā E-Tech hybrid versija ar 1.8 160 dzirgu hibrīda dzinēju. Šī versija mums ir aprīkota ar Esprit Alpini, respektīvi sportiskā versija. Vizuāli varam atpazīt pēc riteņu diskiem, tad vēl tās uzlikas melnās, kas apkārt ir, un būtībā arī spoileri ir tādi sportiskāki. Pilnīgi svaigs dizains salīdzinot ar citām Renault automašīnām. Tur bija arī interesants stāsts, ka Renault dizaineriem priekšniecība, kā tautā saka, ļāva. Mēs mēģinājām, we tried to translate that how free they can go. And in Latvian there is a saying that atlaist busy. Viņi varēja, kā saka, bišķiņ atbrīvoties un uztaisīt, they can go free and set the free the imagination and make a car they want. And this is a result. Tad šis ir rezultāts, un pirmkārt jau automašīna ir jauna izmērtā. It kā mazā klase, bet drusku virs 4 metriem. Ja mēs runājam par dizainu, tad paskatoties uz tiem lukturiem, tas nelīdzinās nevienam Renault, un droši vien, ka arī grūti būtu atrast līdzīgu automašīnu kaut kur pat apkārt, jo tas ir tikai kaut kur no sacīkšu pasaules, so the headlamps are coming somehow from the racing world, probably from the car, which you know well. Everybody finds similarities actually when we look at the new Clio. Somebody will find some lines from the Ferrari Personage as well. Especially in the back, yeah. Yes, I encourage you to look at the rear of the car. Jā, tad mašīna aizmugurē ļoti atgādina dažas karstākās itāļu automašīnas. We had a discussion. Thinking about Alfa Romeo. Mindaugas is pointing higher, it's Ferrari. I'm looking at the more expensive alternatives. More expensive alternatives, jā. Jūs varat paši izlēmt, ko šī automašīna jums atgādina, bet skaidrs, ka tas vispār nav tas Clio, ko mēs pazinām pat iepriekšējā paudzē, kas arī nebija garlaicīga automašīna. Ja salīdzinām ar tādu vienkāršāku versiju, šai Esprit versijai ir sporta krēsli, melnie ir tumšie griesti.
vēl pāris uzraksti ar Alpini Jā. un Alcantaras elementi daži saloni. Tur tā apdara ir savādāk kā vienkāršākām versijām. Pārējās lietas būtībā arī bāzes Clio būs identisks kā šim. Sakiet, kādus materiālus izmanto, pieņemsim, salonu apdarē, tur ir kaut kas jauns? Dabīgās ādas īsti vairs nav. Tagad viss ir pārstrādāts, jeb saucamās eko. Bet šajā gadījumā te ir plasmasa klasiskā, te ir Alcantara un te ir būtībā mūsu ādas aizvietotājs. Tā kā vairāk. Un arī griezti ir, ja ieskatīsieties, viņi varbūt nav, teiksim tā, tāda tīra materiāla, bet viņi arī ir pārstrādāti, tāpēc viņi ir tādi varbūt nedaudz pelēcīgāki, nevis galīgi melni. Kā jūs teikt, kāpēc šo sauca viņš tiešām arī ir Renault populārākais modelis kopumā? Populārākais modelis viņš ir jau jāsaka godīgi, ka tas ir pateicoties Eiropai. Ja mēs skatāmies uz Latvijas tirgu, tad šis te segments, mazāk kompaktā klase Latvijā, nevarētu teikt, ka ir ļoti populāra. Bet Eiropā lielajās pilsētās šis modelis gan ir ļoti pieprasīts dēļ tā izmēra. Jo, kā jau mēs zinām, kaut vai tajā pašā Parīzē, tur ar parkošanos un brīvajām vietām ir kā ir. Un tad kā reizi Clio izmērs ir tieši tam paredzēts, lai nebūtu problēmas ar stāvvietas atrašanu. Jā. Tāpēc tur ir tas. Un, protams, arī visa vēsture. Kāpēc viņš ir bijis tik populārs, tur tehnoloģijas dizains jau tajā laikā arī bija, kad pirmās paudzes Clio bija jau, varētu teikt, tajā laikā izskatījās jau interesantāk un labāk kā varbūt citi konkurenti. Ka tas viss droši vien arī kvalitāte, cena, tehnoloģijas, tas ir veidojis arī to, kāpēc viņš ir populārākais arī Eiropā bija. Parunāsim par motoriem. Speaking about the engines, this is the top one. Tas ir E-Tech 160 zirgspēku hybrid. It's not a mild hybrid, the real hybrid. It is. It's a full hybrid. It's a full hybrid. 89 gramu CO2 uz kilometru, viss kā nākās un arī ļoti laba dinamika. Bāzes dzinējs gan ir mazāks, tātad 115 zirgspēki, 1,2 litru dzinējs, un, protams, ka tur arī tā cena ir mazāka un ir iespējama arī manuālā un divsīvu pārnesu kārta. In this case we are running with it's even not a double clutch, it's a very special gearbox in it. Yes, Renault is innovative in creating its own technologies, and of course this gearbox is also something new that we came up with. No similarities on the market, and actually it works really nicely when you're driving the car. Also, I would mention also the wider front track, which is by 4 centimeters wider. Jā, platākā spūra priekšā. It is better for the handling. Exactly, and when you're driving this car, you feel totally in control, especially when you have such a responsive steering wheel. There is one button. Actually, it's not unique for the Clio. It's also available in all the new Renaults. Ir viena ļoti svarīga poga, kur atrodas kreisā. I love it a lot. It says "My Sense." Because there are lots of assistants in our cars nowadays, and they are a bit annoying sometimes. Sometimes it's really hard to choose which option you want to drive in. Is it sport? Is it comfort? Is it personal? So we switch the personal mode into the Smart Sense, where the car will decide on you which driving mode to select based on your driving. So basically, if you're driving sporty, it immediately changes to the sport mode. If you're just idling, it will switch to eco mode. So it's helping you to enjoy the driving while not to get lost within the buttons. Tur runā par braukšanas režīmu. You're speaking about the drive modes. I'm speaking about that single button which kills all the annoying assistants. Okay, you want to kill all the nannies. Yes. Sometimes you want to, every car has a lot of ADAS systems in the car, which are mandatory. And by the European road regulations, we need to install them in the car. And sometimes that brings the price of the car also a little bit up. But if at some point you want to shut down all the nannies and just enjoy the driving, there is one button. By pressing it, you disable everything. So there is a law, but also we can bypass it a little bit. And it's easy. You don't have to play in the screen and look for how to switch those modes. Just by pressing on the panel, the button, you disable everything. You are not distracted. Jums netiek novērst uzmanību no ceļa, lai jūs izslēgtu sistēmu, kur ir domāta tam, lai jūs nenovērstos no ceļa. Šeit šis paradoks ir likvidēts. Maza podziņa kreisajā pusē, un tā arī visu izdara. Tā priekšdaļa vispār palikusi savādāk. Ja mēs paskatāmies iepriekšējiem Renault
tās dienas gaismas ir tā kā, kā nosaukt, kā bulta vai kā katrs to asociē, bet te ir tāds jau tā kā C-burts izveidojies. Arī dienas gaismas lukturs ir tas C, bet ja mēs paskatāmies uz tuvām gaismām un tālēm, kas ir apvienotas tajā vienā lēcā, tad arī kaut kas pavisam savādāk, jo iepriekš Renault bija parasti sadalīts. Kā mēs skatāmies uz SPS modeli, mēs redzam, ka tur ir tā kā tuvās gaismas lukturs ir viens un pēc tam blakus ir tālās gaismas. Tā kā ir sāksies pavisam jauna dizaina valoda un būtībā arī Clio modelis ir pirmais, kas ir šo te aizsācis. Redzēsim, kādi būs nākamie modeļi, bet es pieņemu, ka būs līdzīgi kā Clio taisīts. Un kam jūs ieteikt šo auto? Kādam cilvēkam? Jāsaka droši vien, ka pirmkārt lielām ģimenēm nebūs piemērots. Tas ir uzreiz viens. Vai kādai jaunai ģimenei, kur ir bez bērniem pagaidām vēl, vai arī, ja ir bērni, tad viņi vēl ir mazi. Ja būsim godīgi, tā aizmugurē vietas varam paskatīties. 2-metrīgie cilvēki arī, protams, var iesaisties, bet es pieņemu, ka viņi negribēs ļoti tālu varbūt braukt. Otra kategorija ir jaunieši, protams, kas arī skatās kaut ko interesantu un savādāk. Katrā ziņā cilvēki, kas skatās pozitīvi uz lietām un grib kaut ko nedaudz savādāk kā vienkārši blāvu automobīlu. Šis ir košs, izteiksmīgs, dizainiski interesants, tehnoloģiski bagāts un ļoti skaists un gudrs pilsētas auto. Renault, tas atkal izdevies. Tieši tā. Ja mēs skatāmies uz salonu, if you're looking into the cockpit, it's quite similar to the Renault 4 and Renault 5. It's logical. It's logical because we want customers to upgrade, for example, from the previously owned vehicle. And when he steps into the higher grade vehicle like Clio or Rafale, he finds all the things similar. So it enables to accommodate yourself and get used to the car way easier and way faster. And there's an interesting detail. It seems the color like kind of a little bit overheated titanium exhaust. Tad izskatās tā viena detaļa, tā kā tas būtu tāds pārkars sacīkšu izpūtējs abās pusēs panelīm. Vai is it so? It's just a feature of the design where designers, as I told you before, were allowed to release their imagination. So a little touch of the sportiness comes into the interior. And as we are speaking about the details of the interior, there is also this part on the door panel, which is illuminated. And when you are opening the door, it shows you about the rear hazard of the approaching vehicle or a person. So you are careful when you're opening the doors. Jā, te ir tāda vieta, kur ir durvis izgaismots, un tas ir domāts nevis smukumam, bet lai jūs būtu uzmanīgi, ka jūs durvis varat vaļā. Speaking about the practical side, so we can go to the trunk. Hey, it's Alfa, it's not Ferrari. Trunk is really nice and it's smooth, but you need to find the button, yes. No, poga, it's a very good place, so it never gets dirty, actually. Poga nepaliks netīra. Well, depends on the climate, actually. Of course, this is the design element. When you're letting designers do whatever they want, sometimes you don't think about practicality. You want the car to look nice. But the other thing is that the tailgate lifts so high, you will never bump your head. And this is a new thing, the benchmark in the segment of Clio. 391 litrs un arī slieksnīts ir zemāks nekā bija agrāk, tā kā dažām somām vieta pietiks. Es domāju, ka pārējais ir tikai skatīšanās un braukšanas vainu, vienīgais jānoskaidro, cik tas maksā. So we have to tell how much it is. It's a top version, actually. It's close to 30,000. It's the most expensive version, but of course you always can go and opt for the cheaper one. Jā, 30,000 eiro, bet tu te visiekšāko tajā Clio var dabūt, bet es jūs nomierināšu. Ļoti laba izskata automašīna Renault Clio ar 1.2 motoru, tātad ne tik hybrīd, bet ar lielāko daļu svarīgāko feature, kā tādā saka, mēs varam dabūt, bet ar 19,000 jā, 120,000 eiro. Tas būs ar manuālu kārtu. Ja mēs gribam braukt ar divsilūku, tādā gadījumā automašīna maksās nedaudz vairāk. Jā, 23,500 eiro. So I think we announced most of the main facts about the new Clio. Well, do you personally like it? One more fact. Yes, this is the large Clio of all time. So if you remember the previous Clios, this one is the size of the second generation Renault
my God. So as all cars are growing up, the 6th generation Clio is also the biggest of all time. Yeah, lai arī mums ir because even we have a coupe kind silhouette, we still have quite a big interior. Tātad automašīna, lai gan ir mazās klases, būtībā ir tikpat liela. It's an future customer actually. Yeah, let's encourage them to get inside on the Uz car. priekšu, jā, lai tik nāk, es nāc, šī taču ir izstāde, tā ir tev nevis mums. Come on, nāc. Oh, hek, vecumēti. Oh, there are keys already in the car. Yeah, I'll take them. Okay. Tātad otrās paudzes Megane, Renault Megane, kas bija kompaktklases automašīna, bija tikpat liels, vai kompakts automobilis, so the same size, and the small cars are getting bigger and bolder, and this actually, I like this one. Yeah, and it's packed with the technology, with the Google built-in, with the tens of applications you can download to the vehicle and use phone free. So this enables you to enjoy the driving while staying connected. What was the name of this color? Kāda viņš ir krāsa? Absolute red? Is it Absolute red, absolute red? yeah. And the other one is green. I love that one. That one. Okay, yeah. The biggest color coming from Renault 5. Well, paldies par uzmanību. Thanks for your attention and thanks for coming. And we will continue very soon with something much more practical, I think. And much more affordable. And much more affordable. Mēs turpināsim ar kaut ko daudz praktiskāku un daudz pieejamāku. Tas burtiski pēc minūtes tagad aicinām apskatīt jauno Renault Clio tūmā un, protams, iesaisties tajos sporta sēdekļos.